No Norvēģijas paradīzes, diemžēl kāda latviešu ģimene ir iekļūsi īstā Norvēģijas ellē. Pie tam nevar izkļūt no viņas ārā jau veselus 4 gadus. Par to ziņo Inese Supe. Norvēģu bērnu aizsardzības dienests neizpauž informāciju, kāpēc ģimenēm atņem bērnus. Tāpēc mēs varam uzklausīt tikai bēdās nonākušo vecāku stāstus. Jau stāstījām par latviešu tēti Andri Baltruņķi, kurš jau 4 gadus cīnās par savu meitiņu Beatrisi Sirī. Pēc Beatrises mammas nāves autokatastrofā Norvēģijas bērnu aizsardzības dienests Andrim atņēma gan viņa meitiņu Beatrisi, gan Beatrises brāli, audžu dēlu Helviju, par kuru atgriešanos Latvijā šobrīd cīnās viņa īstais tēvs. Beatrice ir viņam vienīgais, kas viņam ir palicis no iepriekšējās dzīves, pēc sievas bojājas. Es nesaskatu, kur es būtu mežonis. Tajā pašā brīdī, kad viņi man noņem vienkārši pilnīgi visu. Tad kurš šajā brīdī ir mežonis? Es vai viņi? Beatrice šobrīd Norvēģijā dzīvo jau 4. audžu ģimenē. Mazajai Beatrisei Sirī mājā apritēs 7 gadi. Viņa mācās skolā, kas redzama man aiz muguras. Šobrīd mēs meiteni satikt nedrīkstam, tieši tāpat kā viņas tētis. Tas ir ļoti skumīgi, ka es savu mazbērnu varu satikties, vai nezinu, ka viņi tepat tās netālu ir, bet es nedrīkstu pie viņas aizbraukt uz mājām, es nedrīkstu viņu. Es uzstādīju jautājumu, ko man darīt, ja satikšos veikalā ar viņu. Man jāizgriežas prom, jāizliekas, ka viņu nepazīst. Nē, man atļauj, es drīkstu viņu parunāt un sasveicināties, samīļoties drīkstu, vai ne, ka es attiekos veikalā, bet es nedrīkstu pie viņas skolu ierasties, es nedrīkstu pie viņas aizbraukt, protams, kā vecā mamma. Beatrice Sirī, esot Norvēģijā, satiekam pat 2 reizes. Meitene no sirds priecājās satikt savējos. Viņa vēl joprojām nesaprot, kāpēc mamma neatnāk ciemos un kāpēc nevar dzīvot pie tēta. Latviešu valodu bērns ir aizmirsis. Pēc vietējā bērnu aizsardzības dienesta sprieduma Andris savu meitu drīkst satikt tikai 6 reizes gadā uz 3 stundām. Meitas un tēva tikšanos vēro uzraudzi. Ģimene stāsta, ka bērnu aizsardzības dienesta pārstāve Beatrice tikšanos vērojot ar radiniekiem bijusi apmierināta, tikmēr tiesā. Tā kā bija pēdējā tiesa, tā uzraudze, kā liecinieks pateica to, ka bērns ir pārāk noņēmies un pārāk viņam smaga viss tā satikšanās, bija pārāk daudz saldumu, bet kā tu redzini, to, kad bērns ir pilnībā laimīgs. Bērnu aizsardzības dienests norādījis, ka Andra meitu ģimenē apdraud pat papagailis un suns. Turklāt neviens neņem vērā, ka vīrietim jau pāris gadus ir cita ģimene, un Andris rūpējas par savu audžu meitu. Čau, Andri! Es gaidu, ka Beatrice būs mājās, jo man būs māsiņa. Mēs sazinājāmies vairākas reizes ar Norvēģijas kompetentajām iestādēm ar mērķi uzzināt vairākus jautājumus, kas tiešām mums ļoti interesēja, un mēs gribējām zināt vispirms, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, kāpēc bērni ievietoti audžu ģimenē. Latvijas Tieslietu ministrija gadu gaitā ir uzdevusi daudz jautājumus Norvēģijas bērnu aizsardzības dienestam, taču Norvēģi ar atbildi nesteidzās. Jā, nevarētu atzīt, ka sadarbība ir bijusi tik ļoti veiksmīga šajā gadījumā. Mums nācies gaidīt kādu 6–7 mēnešus. Ārvalstu dienesti ļoti konsekventi ievēro to principu, ka viņi nesniedz publiski nekādu informāciju par saviem klientiem. Un savukārt tie cilvēki, kuri ir saskārušies ar viņuprāt netaisnīgu rīcību, viņi šo informāciju publisko pasniedzot to no sava skatu punkta. Un te pietrūkst, lai varētu kāds pateikt, vai kas ir darīts pareizi vai nepareizi, tad pietrūkst tās otrās puses informācijas. Ja jau lietuvieši spēj šādus jautājumus attīstīt Eiropas līmenī, kāpēc gan mēs kopā esot nevaram aizstāvēt savas valsts mazos pilsoņus, atstājot svešumā viņu ģimenes cīņā vienus par pašu svarīgāko, kas vien dzīvē ir iedomājams – bērniem? Sāp, ka tev bērns prasa, vai viņi varētu palikt ilgāk, ka viņi gribētu palikt pa nakti, un tev viņai jāmelo, ka viņi nedrīkstēs palikt, ka viņai jāiet līdzi, ka man jāpasaka viņai, ka es drīz nākšu, es drīz būšu. Un arī tas, ka tas 6 reizes gadā, tas ir man kā tēvam, tas ir ļoti maz.
Maija vidū tiesa lems, vai Helvijam būs iespēja atgriezties Latvijā. Tikmēr par mazo Beatrises cīņa vēl turpinās. Kad notiks augstākā tiesa šajā lietā, pagaidām vēl nav zināms.